vārti, bet hokeja virslīgas spēles starp hokeja klubu Prizme un Ārvel Energy komandu. Un tagad labi iespēja šeit varbūt Energy komandai un neizdodas, kas par momentu tur bija. Ārvel Energy komandai bija iespēja atklāt šīs spēles ar rezultātu. Paliek viņam vēl pusminūte šajā skaits vairāk Apsītis. Šeit veļas un vārti 1-0. Prizmes komanda atklāja šīs spēles rezultātu. Skaists mēģinājums šeit padodās ar rīdziniekiem. Mēs šodien skatīsimies Spilva tagad. Bloķēts Spils mēģinājums un šeit vārti 2-0. Visā laiks brīdī 2 vārtu gūmu Prizmes komandai. Un ar vārtu gūmu tagad Prizmes komandai izcels 93. numurs Jānis Zervītis. Un šeit kļūdās, tik labi iespēja un Burpa nav vārtos. Atvēra tur Jānis Sidas. Jā, no Enerģijas komandai pirms savu vakardienas spēles pēdējā spēle bija tieši arī pret Hokeja skolu Rīgu. Un piekāpās viņa rezultātu 4-1, bet šeit gūst vārtus Elektroenerģijas komanda. Un manis jau vairāk reiz pieminētais Tādas Kumeļauskas rezultīvākais hokejists Elektroenerģijas komandas sastāvā. Sāks veidot jaunu uzbrukumu tagad Enerģijas komandas aizsardzības zonas. Kumeļauskās. Labi, skaisti spēlkumļos šeit piespēle un Ripa nav vārtos. Dodas priekš tagad Prizmes komanda. Aktīvi tur dodas Jakīmovs uz priekšu piespēle un neizdodas. Tur ļoti skaisti, jo Jakīmovs šeit atdeva piespēle uz vārtu priekšu Štrombergam. Un tagad labi iespēja vēlreiz Jakīmovs un Ripa ir vārtos. Roberts Jakīmovs panāk 3-1 par labu Prizmes komandai. Kas varbūt neizdevās iepriekš Strombergam, tagad jau pēc Jakīmovs skaisti nospēlē un panāk 3-1. 2 vārtu pārsvarsā pirmo reizi šajā spēlē rīdziniekiem. Un šeit neizdodas jau līdz tukšiem vārtiem, tur centās skaisti izpeld Elektrēna hokejs. Un Prizmes komanda jau Ripa Vasiļovs šeit un gandrīz jau savos vārtos ierēd liela bursma tur. Karuseles sagriezts, bet redzam pēdējās sekundēs ļoti labi Prizmes spēlē Elektroenerģijas komandas aizsardzības zonā šeit. Vasiļovs, sagod piespēlu vārti, 4-1 Prizmes komanda panāk šajā spēlē. Izturējuši skaitlisko mazākumu un uzreiz tiek gūti vārti un izstās Apfelbaums ir vārtu autors. Un šeit bīstami tagad, un Ripa nav vārtos, un ir izgrūstīti vārti tur, un uzreiz pēc izgrūstītiem vārtiem Ripa ieldo vārtos. Bet Ripa ir izraidīta ārā, un Prizmes skaitliskajā mazākumā dodas uz priekšu šeit Bormanis. Bormanis netiek apturēts, Bormanim labi iespēju vārti! 5-1 Bormanis skaitliskajā mazākumā, nu skaisti tur apspēlē Elektrēnu aizsargus, nu un jau gāja uz to, kad gūs vārtus Prizmes skaitliskajā mazākumā. Atcerēsimies iepriekšējais vārta gūms dažas sekundes pēc izturēšanas. Jā, jau teicu, ka Prizmē pirms šīs spēles bija tātad uzvara pret Hokeja skolu Rīgu diezgan pārliecinoši. Aktīvi tur cīņa, spēle apturēta šeit. Pārkāpt tur noteikums pret Jāņu Sidasu. Šeit pēc Ripas, Bērziņš, Apsītis. Un vārti 6-1. Prizme panāk šajā spēlē skaists vārtu gums, ko jāsla minūte un 3 sekundes. Ieraida Ripa Prizma 6. reizi jaunu, kas par rezultīvu periodu. Un šeit labi iespēja tagad un pārāk liela pauze, un pēc tam Ripa tur nav vārtos. Un kaut kādā veidā Ripa nokļūst zem Jāņa Sidaša kājsarga. Likās, ka izdosies Ripai ieslīdēt tur vārtos. Uzvar šeit Enerģijas komanda, un šeit tagad bīstami no vārtu priekšu Ripa ir vārtos. Lai Mutis gūst vārtus un panāk 2-6. Pēc uzmetiena tur skaista apgrieziena apgriež Lai Mutis un panāk viņš tātad 2-6. Bet labi, ka viena, tikai arī nekas baigi īsti neizdevās Enerģijas komandai. Prizme tiešām labi aizsargājas, un te labs moments tagad var būt, un garām vārtiem spēcīgi met Prizmes hokejisti. Paralēlajā spēlē šobrīd tur ir otrā perioda vidus. Pastīsimies šo momentu šeit. Metiens un skaisti spēlē aizsardzību. Bez tam vārds taps tur jau pārāk augsts pacelt nulli bija šajā momentā. To arī norāda spēlās tiesas. Bet jā, labs moments šeit bija tagad Elektrēnu komandai. Apsītis.
Skaisti šeit sako piespēle. Uz otru malu šeit skaisti un neies līdz šeit ripa vārtos. Nu, skaisti tiešām izspēlē. Var doties uz priekšu. Brahmanis. Rīs Brahmanis ar ripu. Pietur ripu, piespēl uz otru malu un šeit tagad iespēja un atvaira tur Šarunas. Pēdējās sekundes šeit Volvo ledus hallē. Un skan sirēna. Rīgas Prizmā izcīna šodien 2 punktus un uzvaru pret Elektrēnu Enerģiju ar rezultātu 6-2.